Mieru tev un tavam namam, esi svētīts, sveicināts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Kā jau teicu, esmu nolēmusi kopā ar tevi lasīt Salamana gudrības grāmatu no apokrifiem. Mēs esam tikuši tikai līdz 6. nodaļai, un zinot to, ka visa gudrība pieder Dievam, un zinot to, ka Salamans no Dieva lūdza gudrību, es uzticos šim avotam, lai gan viņš ir no Bībeles pamata izņemts no kanona. Es tomēr saskatu šajā vārdā daudz ko vērtīgu, no kā, ko es varu mācīties, ko es varu ņemt sev kā, tomēr kā pamatu. Dieva vārds ir pamats visai mūsu dzīvei, un būtu muļķīgi izlaist to, ko Dievs tomēr ir pierakstījis priekš mums. 6. nodaļa Salamana gudrības grāmatā ir aicinājums valdniekiem. Es saprotu, tu varbūt nesēdi valdības krēslā. Tomēr arī mums ir būtiski zināt šo gudrību, kādai dot valdniekam, lai mēs zinām, par ko lūgt, kad lūdzam par savu valdību. Un tā Salamana gudrības grāmata 6. nodaļa. Tad nu klausieties, ķēniņi, un aptveriet. Zemes malu valdītāji, ielāgojiet. Ievērojiet jūs, kam vara pār ļaudīm, kas ar tautu daudzumu lepojaties. Kunga dota jūsu vara, no visu augstā jūsu varenība. Viņš jūsu darbus pārbaudīs. Jūsu lēmumos rūpīgi ielūkosies. Un lūk, kāpēc mēs lūdzam Dievu par valdību un varu. Jo Dievs ieskatās viņu lēmumos. Dievs ir viņu valdnieks. Bet ja viņš nekontrolēs, mēs Dievu par to nelūksim. Kas būs atbildīgs par to, kas notiek mūsu valstī? Tu un es. Tāpēc lūksim par valdībām un varām, kas valda. Un lūksim Dievam gudrību, kā mums par viņiem lūgt. Tālāk Salamans raksta, ja jūs, kas esat viņa valstības kalpi, nebūsiet valdījuši taisnīgi, ievērojuši bauslību, dzīvojuši pēc Dieva gribas, jums virsū trauksies viņš drausme un krauji. Pret augstu stāvošajiem nesaudzīgs būs spriedums. Aiz lietcietības necilajiem piedodams, bet vareni stingri varenie tiks pārbaudīti. Kas visa saimnieks acis nenodurs, no diženuma nesamulsīs. Tas ir teikts par debesu tēvu. Ik viens, gan liels, gan mazs, ir viņa Dieva roku darbs. Par visiem viņš rūpējas vienādi, bet stipros strikti izmeklēs. Man vienkārši trūkst vārdu, te nav ko piebilst. Te ir viss tik skaidri un gaiši pateikts. Ir teiciens, melns uz balta rakstīts. Lūk, ko saka Dievs. Un ja viņš izmeklē arī lielos, viņš izmeklē arī mazos. Mēs visi viņam esam bez gala svarīgi. Arī tu tajā vietā, kur tu esi. Jums, patvaldniekiem, mani vārdi veltīti, lai gudrību jūs izprastu, lai ceļā nenomaldītos. Kas svēto, svēti ievēro, tiks darīts svēts, un aizstāvību atradīs, kas skolots svētajā. Un tādēļ manus vārdus augstiet, tos ilgojieties un tiksiet izglītoti. Spulga ir gudrība, tā nevīst nekad.
Kas viņu mīl, tiem viegli pamanāma, kas pēc tās tiecas, atrodama, kas augst, tos apsteidz, pirmā iepazīstinot ar sevi, kas pēc tās agri ceļas nepagurs, bet atradīs to vārtos piesēdušu. Jo gudrības apcerē sapratnes pilnība, un kas gudrības dēļ paliek nomodā, drīz būs bez bažām. Tādēļ, ka pati tā sevis cienīgos meklē, visapkārt klaidojot, jeb klaiņojot, tiem ceļā labvēlīgi atklājas, ik domā pretī nāk. Gudrības patiesais aizsākums, alkas audzināšanai ļauties. Pēc audzināšanas tiekties nozīmē to mīlēt. Mīlēt nozīmē tās likumus ievērot. Paklausība likumiem ir neiznīcības ķīla. Neiznīcība dara tuvu Dievam. Tātad, tās ir alkas pēc gudrības, kas ved augšup uz valstību. Un ja par troņiem un scepteriem jūs mojat, patvaldnieki, kas valdā par tautām, godājiet gudrību un valdīsiet mūžīgi. Kas ir gudrība un kā tā cēlusies, vēstīšu, un noslēpumaino jums nenoklusēšu. No radīšanas pirmsākuma tās gaitām izsakošu, ar viņu iepazīstināšu skaidri un uzskatāmi, un patiesībai garām nepaiešu. Turpretim izģendušai skaudībai es nebūšu ceļa biedrs, nav it nekā tai kopīga ar gudrību, bet gudro daudzums glābiņš pasaulē, un saprātīgs ķēniņš labklājība tautai. No maniem vārdiem tādēļ mācieties un iegūstiet. Āmen. Tas ir viss, ko es varu pateikt uz šiem vārdiem. Un šī gudrība šajā nodaļā izteiktā ir tik liela un spēcīga, ka man nav ko iekomentēt. Un es to arī nedarīšu. Jo Dieva vārdam komentāri nav nepieciešami. Viņš to ir pateicis, un Salamans to ir pierakstījis. Un gudrs ir tas, kas tiecas pēc gudrības. Un es esmu pārliecinājusies savā dzīvē par to, ka, kā te ir teikts, gudrības apcerē sapratnes pilnība, un kas gudrības dēļ paliek nomodā, drīz būs bez bažām, jo tā pati sevis cienīgos meklē, vispār apkārt klaiņojot, tiem ceļā labvēlīgi atklājas, ik domā pretī nāk. Dievs savu gudrību mums ir devis. Ja mēs lūdzam pēc tās, tad ikviena mūsu doma būs Dieva dota, svētā gara pavadīta. Tāpēc meklēsim gudrību. Gudrību savos ceļos, gudrību domās, gudrību, jo tā ir augstāka par visu. Tā ir no Dieva. Debes Tēvs, dod mums gudrību. Tu to dod visiem devīgi un nepārmestams, ka mēs varam gudri dzīvot savas šīs zemes gaitas, Tēvs. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.